Čau! Mans vārds ir Haralds Kārlis. Es esmu kļūst labāks treneris, kā arī bijušais profesionālais basketbolists, Latvijas izlases spēlētājs, spēlēja arī NCAA pirmās divīzijas komandā Seton Hall. Šodien es jums izstāstīšu, kā pareizi, jaudīgi lietot shooting mašīnas. Mana pieredze ļoti daudz izmantoja pats Amerikā shooting mašīnas no 2011. līdz 2015. gadam. Mēs metām no rītiem, vakaros, un tas bija tas laiks, kad man nostabilizējās un krasi uzlabojās metiens. Kāpēc jauniešiem ir jānāk uz Pro Baller arēnu? Pirmā lieta – noteikti jaunieši vēl tikai attīstās, un viņiem ir pēc iespējas vairāk stundas nepieciešams, lai pilnībā attīstītu savējo skilu. Tas pats arī ar metienu, kā mēs tiekam vispār līdz metienam. Ja? Ir teiciens, ka apmēram 10 000 stundas vajag, lai pilnveidotu vienu lietu. Ja? Tā kā šeit ir ļoti labas iespējas. Otrā lieta – noteikti šīs lietas Pro Baller arēnā ir jādara ar samērā lielu intensitāti. Mums ir jāspēj kustēties ātri, jo basketbols ir ļoti ātrs sporta veids. Ja? Kā tu noķer bumbu, tev jau jābūt ir nākošai kustībai un jau lietām jau gatavām, tāpēc ir jākustās ļoti, ļoti ātri. Un noteikti jābūt ir precīzām darbībām. Ja? Noķeram bumbu, viens dribls ejam uz priekšu metiens, ja? Lai nav mums liekas neprecīzas darbības, kas padara jūs lēnus un neefektīvus. Tas ir stereotips, kā Pro Baller arēnā tikai lēni viss notiek un bez lielas intensitātes, bet tu pats vai jūs paši to kontrolējat, cik ātri un cik intensīvi jūs darbojaties. Tātad pirmkārt par shooting mašīnu runājot, ir aplikācija, ja, kuru tu vari downloadot un sakonektēt ar mašīnu, un tu visas savas dzīves laikā vari trekot savējo statistiku, metot ar jebkuru no Dr. Dish shooting mašīnām. Iespējas ar šo mašīnu ir mest no dažādiem punktiem, ir iespēja mainīt piespēļu spēku, kā arī piespēļu ātrumu. Es jums parādīšu, kur ir svarīgākie vingrinājumi, izmantojot shooting mašīnu Pro Baller arēnā. Pirmais ir vienkārši catch and shoot. Jā, tātad mēs esam zemā stājā un uzreiz metam pa grozu. Jā, bums, bums. Jā, svarīgi būt zemā stājā, lai mēs pēc iespējas ātrāk varam izmest bumbu. Nākošais vingrinājums mums ir, ka bumba lido mums pretī, mēs viņai kāpjam iekšā ar vienu un otru kāju un uzreiz mums ir metiens. Jā, uzreiz mainot kājas. Jā, tātad rekur mēs tūlītās redzēsim, ka nāks piespēles, uzreiz kāpšu viņai pretī zemā stājā un metīšu. Esmu zemā stājā, eju uz priekšu, metiens. Jā, uzreiz uz otru pusi. Bum, bum, metiens. Okay. Čik, čik, metiens. Nākošais būs, mums viena no kājām ir ielikta zemē. Kā nāk bumba, mēs ķerot ieliekam otru kāju un metiens. Jā, skatāmies. Jā, kreisā kāja zemē, gaidu, kad man nāk bumba pretī, lieku labo grīdā, metiens. Jā, bums, atkal kreisā kāja zemē, lieku labo grīdā, metiens. Atkal zema stāja, atletiska stāja, metiens. Jā, lai piespēle neizsit mūs no ierindas ārā, no balansa. Jā, tas pats no otras puses, jā. Labā kāja uz zemes, metiens. Jā, labā uz zemes, metiens. Pirmkārt, mēs tikko izgājām cauri piespēlēm un metienam no vietas, jā, ka mēs uzreiz metam. Jā. Tagad būs jau pēc dribla metienu, okay? Saņemsim bumbu zemā stājā, bums. Jā, pieņemam, ka mēs ejam tagad uz labo pusi, man ir jāpiedriblē. Solis metiens. Ja es zinu, ka es metīšu uzreiz pēc viena dribla, tam driblam ir jābūt super saulēcīgam. Ja? Tātad dribls, bum, bum, metiens. Ja? Protams, mēs to varam darīt gan uz vienu, gan uz otru pusi. Ja? Okay? Rekur. Bum, dribls, čik, čik, metiens. Ja? Bum, dribls, čik, čik, metiens. Ja? Lai mums ir labs ritms, ja? Mums ir jāpiedriblē pirms mēs ejam uz priekšu. Jā, lai mums būtu metiens pēc iespējas precīzāks. Nākošais vingrinājums mums pēc dribli tagad būs 2 dribli un metiens. Mēs saņemsim apmēram 2 metrus virs 3 metienu līnijas un ar 2 gariem dribliem un 4 gariem soļiem mēs tiekam līdz metienu pozīcijai mēs metam. Jā, tātad kreisā labā metiens, jā, un dribls
ar labo roku, ja? Bum, bum, čik, čik, metiens. Ļoti svarīgi, ka mums tie dribli ir uz pirmajiem 2 soļiem, lai pēdējie 2 soļi jau mums ir ar bumbu rokās, un tad ir metiens. Yes. Bum, bum, metiens. Bum, bum. Nu, ko es arī nedaudz piekusi, ja? Baigi svarīgais moments ir, kā jūs šos visus vingrinājumus, ko es jums parādīju, varat taisīt gan pa labi, gan pa kreisi. Nu, ko nākošais vingrinājums mums būs pēc piespēles. Mēs rādīsim jab stepu, ja? Mēs driblēsim labā kreisā un metiens grozā. Svarīgs punkts, ja, ka mēs noķeram bumbu, esam zemā stājā. Mēs jab stepu netaisam uz aizmuguri, ja, jo mēs nevienu nenomānīsim tajā brīdī, bet uz sāniem un uzreiz ar garu soli garām, un mums ir metiens. Jā, zema stāja, bum, čik, metiens. Bum, bum. Nākošais drills mums ir, mēs noķeram bumbu virs 3 metienu līnijas, mums ir dribls uz priekšu, jā, nedaudz uz labo pusi, crossovers, dribls, metiens. Zema stāja, gaidam bumbu, jā, noķeram uz priekšu, crossovers, dribls, metiens. Bum, 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 metiens. Laižam tālāk, ja mēs tagad noķersim bumbu, atkal zemā stājā, mums būs jab steps, liekam klāt atkal jab stepu, uz priekšu, caur kājām, dribls, metiens. Bum, bum, čik, metiens. Tātad, redziet, es esmu atkal piekusis. Tad šiem treniņiem ir jābūt super intensīviem, ja, lai jūs kļūtu labāki. Jums ir iespēja mainīt piespēles attālumu, ja, to visu darīt, visus metienus no pustālās distances, kā arī no tālmetiena distances, kā arī super svarīgs moments, lai tas laiks starp nākošo piegājienu nav pārāk garš, ja, lai jūs dabūnat pulsu augšā. Metieni zem pulsa nozīmē progresu. Jā, tātad man būs tālā piespēle. Es iešu uz priekšu ar 2 dribliem, gar muguru dribls, pull-ups. Jā, mums tagad ir tālākā piespēle. Jā, mēs iesim ar 2 dribliem garām savam aizsargam. Viņš mums nokato priekšā, mēs nomainam virzienu gar muguru. Vēl viens dribls, metiens. Jā, tas izskatās šādi. Bums, dribls, dribls, gar muguru, dribls, metiens. Nāk bumba, zema stāja. Bum, bum, čik, bum, metiens. Nu ko, vēl viens svarīgs aspekts basketbolā ar soda metienu. Ja šeit Pro Baller arēnā ar shooting mašīnu tev ir iespēja izvēlēties piespēles ātrumu, ja, respektīvi cik sekundes starp piespēlēm un mierīgi izmest kaut vai 1000 soda metienus dienā. Viena no lielākajām kļūdām un problēmām ir atnākot divetā uz Pro Baller arēnu, ka cilvēki izvēlās mest no 2 dažādām pozīcijām. Ja, paiet ļoti ilgs laiks, kad mašīna nomaina to pozīciju un izmet ārā nākošo piespēli. Mans ieteikums ir nostāties rekur vienā pozīcijā un izmet viens cilvēks, paiet malā, izmet otrs cilvēks un tādā veidā mēs rotējam uz metieniem. Vēl viens ieteikums man, ja jūs nākat uz Pro Baller arēnu un metat ar shooting mašīnu, jo, ja jūs darīsiet visu lēni, jūs pieradīsiet pie slikta ieraduma mest lēni savus metienus. Mans ieteikums ir trenēties maksimums stundu, varbūt pusotru, bet ar noteikumu ir jābūt augstai intensitātei. Jaunieti, es ceru, ka šis video tev palīdzēja tavai profesionālajai izaugsmei.